Brīvā formā par izmēriem bija vairākas mērīšanas. Interesanti bija tas, ka cilvēki bija noskaidrojuši savus izmērus, kā un kurš, kāds bija juvelieru veikalā, kāds mērīja pats, kāds zināja. Status ir sakojošs, kā nu kuram, bet no trešdaļas izmēra līdz pat gandrīz izmēram ir mums jāveic korekcijas jau gataviem gradzeniem. Daži piemēri. Piemērs numur 1. Ir jāņem vērā sezona, kurā tiek gradzens mērīts. Ja tas ir rudens vai pavasaris, tad tur ir viens izmērs. Ja tā ir vasara, tad jāņem vērā par to, ka rokas var pamt. Un otra lieta par, pieņemsim, peldoties, ieslidināties, un ja gradzens nebūs pietiekami cieši, tad arī viņš var nošļapt un jūs varat viņu pazaudēt. Pa ziemu rokas kļūst drusci mazākas, nēsājam cimdus, un ja gradzens ir nepietiekami cieši, tad faktiski arī var noņemt ar cimdu. Otra lieta, vai pamst rokas vai nepamst. No rītiem, vakarā un tā tālāk. Tas ir vēl viens veids, faktiski kā tāds, kas ir jāņem vērā, mērot gradzenus. Paldies visiem un uz tikšanos nākamajā reizē!